Labdien, labdien! Šajā brīnišķīgajā dienā, arī jaunajā gadā galu galā. Šis ir mans tāds pirmais, teiksim tā, dzīvais video, ko ierakstu ar bildi, ne tikai ar skaņu. Un tam ir ļoti nopietns iemesls, kāpēc es šodien vēlos šo ierakstīt. Jo daži no jums jau iespējams ir pamanījuši, ka man ļoti patīk pašizziņas izpētes metode likteņa matrica. Un iepriekš jau esmu dalījusies ar informāciju par to, cik ļoti man pašai bija liels pārsteigums, kādas atbildes es saņēmu tieši par sevi, ieraugot savu skaitļu, enerģijas, to atšifrējumu, iespējamās izpausmes. Un tā kā, protams, šodien internetā ir pieejama ļoti daudz informācijas par dažādām pašizziņas metodēm, es vairāk gribētu iepazīstināt tieši ar šo likteņa matricu, kas tad tāda ir un kā tā mums var palīdzēt. Tāpēc es tagad tūlīt nokopīgošu ekrānu. Šis šodienas video būs tāds tā kā ceļvedis patstāvīgam darbam ar personīgo savu matricu, lai katrs pats bez maksas, pilnīgi bez maksas, brīvi pieejamiem resursiem, kas internetā ir, varētu izprast savu likteni un jau patstāvīgi transformētu savus dzīves negatīvos aspektus pozitīvajos. Un pirms sākt iepazīties ar likteņa matricu, ir tādi 3 pamatjautājumi, kurus vajadzētu sākumā tātad saprast, ka viss mūsu dzimšanas datums tiek pārvērsts 22 skaitļu enerģijās. Tas ir tāds numeroloģijas princips, un šīs 22 enerģijas it kā atbilst noteiktiem arkāniem jeb arhetipiem. Un pēc šīs metodas strādājot, tiek pieņemts tas, ka nevelti mēs piedzimstam tieši konkrētā datumā, šeit gan netiek ņemts vērā laiks, vieta, tikai un vienīgi skaitļi. Otra lieta, ko noteikti vajadzētu saprast, ir it kā skaļais vārds karmas likumi. Kas ir karma? Principā viss ir daudz vienkāršāk, jo katrai darbībai un domai ir savas sekas. Jo mēs ātrāk saprotam to, ka mēs paši esam savas realitātes radītāji, jo labāk. Jo bieži vien mums liekas, kad notiek kaut kāda negatīva notikuma, par ko man tas? Tas vienkārši cēloņu seku likums. Mēs kaut ko esam darījuši, pateicoties tam, pēc tam saņemam to, ko saņemam, vai ne? Tā kā karma nav nekas slikts, tas ir vienkārši cēloņu seku likums. Tas arī dzen viss, jā. Savukārt trešais jautājums ir par šiem arhetipiem. Vai tad tiešām visus cilvēkus var sadalīt 22 arhetipos? No vienas puses it kā nē, bet no otras puses tā kā jā. Pēc šīs koncepta sanāk tā, ka arī katrs pašas enerģijas aprakstam ir ļoti daudz līdzības. Teiksim, no 1. līdz 22. arhetipam, ja mēs ejam cauri, viņi tā kā viens papildina nākamo, otrais tā kā nākamo, tas ir tāds ceļš, un ļoti daudz kaut kādas niansītes arī var vienā vai otrā gadījumā būt līdzīgas, vai ne? Bet tātad šīs ir tādas 3 pamatlietas, ko mums vajadzētu saprast, ka principā ir pēc 22 arhetipiem, jeb arkāniem, un karmas likumi nav nekas briesmīgs, kā tikai cēloņu seku likums, un ja mēs pēc pašizziņas metodas mākam atrast savu šīs enerģijas, pāanalizēt, izanalizēt, tad mēs jau varam kaut ko ar šo darīt, vai ne? Kā tad analizēt šīs enerģijas? Vai tad tas ir kā melns uz baltu uzrakstīts un nekā savādāk? Protams, ka nē, jo katrai enerģijai ir savas plusa un mīnus izpausmes. Ko nozīmē plus un mīnus? Tātad mīnus rodas, kad mums dominē negatīvās emocijas, destruktīva uzvedība, piemēram, agresija, bailes, slinkums vai vēl kaut kādas naids, skaudībā, neiecietībā, despotisms, ir ļoti daudz dažādas negatīvas izpausmes, kas ir raksturīgas dažādiem arkāniem, jeb dažādiem arhetipiem.
Skaidrs, ka visas šīs ne tikai izpausmes, bet arī domas, sajūtas, tas viss ir tas tieši, kas iztukšo mūsu enerģiju. Savukārt, ja mēs apzināmies savu enerģiju plus izpausmes, tās visbiežāk rodas caur jau apzinātu rīcību, kaut gan sākotnēji, protams, katram mums ir tomēr kaut kādas savas stiprās puses, kas visbiežāk izpaužas it kā tā kā pozitīvā, jeb šajā plus izpausmē. Un šīs enerģijas izpausmes, protams, sniedz mums gan iedvesmu, gan spēku, resursu, enerģiju un tā tālāk. Un, lai varētu noteikt savu šo stāvokli, vienkāršākais ir iepazīties ar saviem arhetipu aprakstiem, salīdzināt to ar patreizējiem mūsu dzīves notikumiem, un, ja kādā no jomām mēs atrodam, ka mums ir kaut kādi šķēršļi, kaut kādas darbības, kas iespējams nevis darbības, bet notikumi, iespējams, kas atkārtojas cikliski, tad visticamāk šī enerģija mums ir vienkārši mīnus izpausmē. Un ja mēs redzam blakus šī mīnus izpausmē, ko mēs varam likt priekšā kā pozitīvo, ja plus izpausmi, tad viss jau kļūst daudz vienkāršāk. Un, lai sagatavotos darbam, kas tad katram būtu nepieciešams? Gatava matricas diagramma, kas tiek aprēķināta pēc dzimšanas datuma. Zem šī video apakšā es ielikšu linku uz manas mājaslapas kalkulātoru, kur jūs varēsiet ierakstīt savus dzimšanas datus un pie šādas diagrammas tā kā tikt. Tad pēc tam nākamais mums būs vajadzīgi arī šo te arhetipu apraksti katram aspektam, jeb katrai enerģijai. Arī šie apraksti manā mājaslapā ir pieejami, un labākais, ko jūs varat darīt pēc tam, ir sagatavot arī kādu lapiņu vai kladīti vai kādu pierakstu burtnīcu, lai fiksētu dažādus problēmu punktus un izstrādāt plānu, kā mēs kādas enerģijas negatīvās izpausmes varētu pārvērst pozitīvās izpausmēs. Un tātad, ieejot mājaslapas kalkulatorā, mums paverās šāds izskats, kur mēs tātad tur, kur vārds varam ierakstīt savu vārdu, tur, kur ir dzimšanas datums, ierakstam savu dzimšanas datumu, sākot ar datumu, mēnesi un gadu, un automātiski tiks aizpildīts mūsu vecums, aprēķināts, un aizpildīsies visi šie lauciņi, kur redzam šobrīd ir nullītes. Un gala rezultātā mēs ieraudzīsim kaut ko līdzīgu tam, ko redzam tagad manā matricā. Kā jūs redzat, esmu aizpildījusi vārdu, dzimšanas datumu, vecums aprēķinājās automātiski, un visās šajās pozīcijās iekrita kaut kāda cipariņa. Pie kam vēršu jūsu uzmanību, kā pēc likteņa matricas ļoti labi varam izsekot līdzi arī savai veselības kartei, analizējot mūsu pamatu mūsu čakraloģijas sistēmai, jeb mūsu čakrām dzimšanas brīdī no dabas, kādas mums ir iedotas arī šīs te vadošās enerģijas, un pat gadījumā, ja mums ir kaut kādas veselības problēmas, mēs varam paskatīties šajās programmās, bieži vien šeit slēpjas arī kāda no programmām apakšā, jo pēc likteņa matricas pašos pamatos, ko es jums rādu šodien, es paskaidrošu, kā apmēram apskatīties katra individuālā cipara, tātad šo enerģiju un šo izpausmu plus un mīnus gadījumā. Taču, kā jau jūs redzat, ir kaut kādas pozīcijas, kur šie cipari sakārtojas tā kā pa 3 kopā. Tās ir saucamās programmas, kad 3 enerģiju salikums veido kaut kādu konkrētu programmu, un arī šādai programmai ir apraksts. Un līdzīgi tāpat arī tas notiek šeit veselības tāda kā matricā, vai ne? Nu, lūk, un tad, kad mēs esam tikuši pie savas šīs te diagrammas, tad mēs ērti varam nospiest šeit saglabāt PDF, lai pielādēsies mūsu PDF un varam izrakstīt ārā tātad savus sākotnējos galvenos 5 ciparus un iepazīties ar to, tātad izpausmes veidiem un salīdzināt ar savu šo te pašreizējo dzīves periodu. Tātad pašatšifrēšanas plāns
mēs izrakstam ārā 5 šos ciparus. Tātad A punktu, kas ir vizītkarte, B punkts, kur slēpjas mūsu galvenie talanti, kas mums ir doti, C punkts skaitās kā galvenais dzīves uzdevums, D punkts ir kā klupšanas akmens, jeb nosacītā karma, ko mēs jau iepriekš apskatījām, ka karma nav nekas slikts, tas ir vienkārši iespējams punkts, kuram mums ir jāpievērš lielāka uzmanība, jo tieši caur šo punktu mums dzīvē var būt sagaidāmi vislielākie tādi izaicinājumi, jeb pārbaudījumi. Un savukārt viduspunkts, jeb E punkts, tiek uzskatīts par komforta zonu. Un kā jūs redzējāt, izrakstot ārā šos te 5 galvenos skaitļus, manā gadījumā tie bija 9, 12, 20, 5 un 10. Paiesimies atpakaļ, tātad 9, 12, 20, 5 un 10. Tātad pierakstu kladītē varam tos tad izrakstīt ārā, tie ir mūsu 5 galvenie enerģiju vadošie cipari, kas mūs ietekmē pilnīgi visu mūsu dzīvi. Taču atkarībā no tā, kur šī enerģija atrodas, mēs arī varam jau mazliet savādāk viņu tā kā iztulkot. Jo, piemēram, viens un tas pats cipars dažādās vietās nozīmēs mazliet tomēr kaut kā savādāk. Ja? Nu, lūk, un iziesim cauri 22 pamata tādām fundamentālām lietām, par ko tad katra enerģija liecina. Ja? Tātad pirmās enerģijas arhetips ir mags, jeb burvis. Tas raksturo spēcīgu līderu potenciālu, spēju uzsākt jaunus projektus un būt pionierim savā jomā. Cilvēka dzīvē liela nozīme ir pašattīstībai un karjeras izaugsmai. Kā redzam, manā gadījumā galvenajos ciparos viennieciņš nav, jūs tādā pat veidā varat arī saviem cipariem iziet cauri, paturēt uz lapiņas kaut kur priekšā un tad jau pēc tam vai nu šeit pēc video kaut vai tādu vispārēju aprakstu apskatīties, vai pēc tam jau ieiet manā mājaslapā un jau palasīt mazliet vairāk arī tieši par pozitīvām un negatīvām katras enerģijas izpausmēm. Otrā enerģija. Šī enerģija ir saistīta ar kalpošanu sabiedrībai. Cilvēkiem ar šo kodu ir augsti attīstīta empātija, līdzcietība un diplomātiskās prasmes, kas padara viņus par lieliskiem sarunu vedējiem. Un arhetipa nosaukums ir augstā priesteriene. Trešā arhetipa nosaukums ir imperatore, kas simbolizē radīšanu, radošumu un sievišķo enerģiju. Tā norāda uz cilvēku spēju radīt un tiekties uz skaistumu, kā arī uz spēju piesaistīt materiālos labumus. Ceturtā enerģija, tās arhetips imperators. Šī enerģija izpaužas ar izteikti vīrišķīgām īpašībām, iekšējais spēks, pašpārliecinātība un autoritāte. Cilvēki ar šo kodu bieži ir uzņēmēji vai ieņem augstus amatus. Nākamā enerģija ir pirmā, kas ir sastopama arī manu vadošo enerģiju sarakstā. Un tā ir 5. enerģija, priesteris, kas manā gadījumā atrodas pašā apakšā. Un, ja jūs jau sekojat līdzi, tad tās ir klupšanas akmens, ko visvairāk man savā dzīvē vajag tā kā attīstīt. Tātad šīs enerģijas spēks slēpjas garīgumā, gudrībā un taisnīgumā. Priesteris iemieso kārtību un taisnību. Cilvēki ar šo arhetipu mīl mācīties un mācīt citus. Viņi ievēro likumu visās dzīves jomās. Šī ir arī ģimeniska enerģija. Skaidrs, ka pa katru enerģiju dažos teikumos nevar pastāstīt, tā ir daudz plašākā ar ļoti daudz dažādām šķautnēm, taču tāds priekšstats par katru no šīm enerģijām jau var rasties. Un es skaidri zinu, kad tas ir par mani, man ļoti patīk mācīties un, protams, arī esmu jau vairākus gadus pasniedzu dažādus kursus un tā tālāk, tātad es šo enerģiju patiešām ar to strādāju un izpaužos
maksimāli plus izpausmēs, ja? Nākamā enerģija mums ir 6. enerģija, kuras arhetips ir mīlnieki. Pazīstam arī kā dvīņu arkānu, šie cilvēki ir ļoti emocionāli un artistiski. Viņi novērtē skaistumu, komfortu un patīkamu sabiedrību. Nākamā enerģija mums ir 7. enerģija, kuras arhetips ir triumfarati. Šajos cilvēkos jau kopš dzimšanas ir ielikta cīnītāja programma. Viņi ir optimistiski un gatavi doties ceļā. Apvieno sevī darba mīlestību un mīlestību pret ceļojumiem. Nākamā enerģija – taisnība. Cilvēki ar šo enerģiju uz dzīvi skatās caur spēka prizmu, viņi ir darbspējīgi, dzīvespriecīgi un cēli. Šī ir arī tāda tā kā līdzsvara balansa enerģija. Un, ja paskatīsieties attēlā, tad redzat, ka, ja runājam par arkāniem, tad likteņa matricā tieši 8. ar 11. arkānu ir samainītas vietām. Ja, jo vairāk pēc pieredzes, pēc tieši reālā, ja, pēc reālās dzīves, tieši šādi tomēr tās enerģijas tiek samainītas vietām. Tāpēc 8. enerģijai atbilst 11. arkāns, kas ir taisnība. 9. enerģija, kas ir arī mana vadošā enerģija, ir vientuļnieks. Šī enerģija apraksta cilvēkus, kuri ir gudri, mīl lasīt un izvairās no skaļām kompānijām. Viņiem patīk būt vienatnē un mierā. Parasti viņi pelna naudu, izmantojot savu augsto intelektu un iegūtās zināšanas. Arī tas ir tieši par mani, neatkarīgi no tā, ka daudzi man uzskata par ļoti sabiedrisku, atvērtu, dzīvespriecīgu un tādu cilvēku, tad tieši šī pirmā vadošā enerģija visvairāk raksturo mani, un tas ir devītnieks, pēc savas būtības. Tā ir arī mūsu resursu zona, kā piemēram atslābināties vai atpūsties vai restartēties es varu, esot tikai un vienīgi, vai esot vienatnē ar sevi klusumā. Un vēlāk, kad mēs tagad jau apskatīsim nākamo enerģiju, jūs arī sapratīsiet, kā tomēr vienā cilvēkā var izpausties pilnīgi divas dažādas nozīmes enerģijas. Tātad galvenā vadošā enerģija viena ir vientuļnieks, 9. enerģija, un savukārt arī desmitnieks ir mana viena no vadošām enerģijām, kas savukārt ir laimes rats, šī ir piedzīvojuma meklētāja enerģija. Laimes rats viņiem bieži ir labvēlīgs, taču laiku pa laikam viņi tiek atgriezti uz zemes, viņiem patīk risks un azarts, un arī tas ir tieši par mani. Tāpēc ir arī gadās tādas situācijas, kad matricā mēs redzam it kā pretējas nozīmes enerģijas, bet viņas nekādā gadījumā neizslēdz viena otru. Vienkārši mēs jau zinām, ka nekas nav tikai balts vai melns, un tātad atrodoties šī enerģijai tieši man komforta zonā, tas liecina par to, ka neskatoties uz to, ka pēc devītnieka resursus es varu gūt no atrašanās vienatnē, vientulībā, dziļumā, mācīties, pētīt, dalīties arī ar šīm zināšanām tālāk, tad ar 10. enerģiju komforta zonu iekšpusē, protams, kā gribās, lai viss notiek viegli, raiti, iesaistīties var aizraujošos notikumos, piedāvājumos, man tas nenākas grūti, teiksim tā. Nākamā enerģija ir spēks. Neskatoties uz to, ka tā ir mūsu 11. enerģija, atbilst tātad 8. arkāna kārtī, un cilvēki ar šo enerģiju ir bezbailīgi un pieraduši aizstāvēt vājos. Viņi ir atklāti un draudzīgi līdz brīdim, kad sastopas ar netaisnību pret citiem. Nākamā enerģija mums ir 12. enerģija. Šis arhetips apraksta radošas personības ar neordināru dzīves redzējumu. Viņi vienmēr ir gatavi palīdzēt un atbalstīt, bieži aizmirst par sevi, rūpējoties par citiem.
Un tā kā arī šī enerģija ir manu vadošo enerģiju sarakstā, 12. enerģija, jo esmu dzimusi tieši decembrī, kas ir 12. mēnesis, tad jā, ļoti daudzos momentos man patiešām ir raksturīgi mazliet uz lietām skatīties no citādāka skatu punkta, kaut kā redzēt lietas mazliet savādāk, piedāvāt arī citiem savādāku redzējumu. Un, ja runājam par šīs enerģijas arī plusiem un mīnusiem, jā, tad viena no izteiktākām šīs enerģijas mīnusa izpausmēm ir upurēšanās citu labā, un šī enerģijai noteikti daudz biežāk, daudz vairāk vajadzētu parūpēties arī pašai par sevi. Kā nākamā enerģija mums ir 13. enerģija, kas ir atzimšana. Šī enerģija simbolizē spēju pāriet no vecā uz jauno, bez negatīviem aspektiem. Šie cilvēki ir neparasti, neparedzami, un viņiem patīk jaunumi un pārmaiņas. Ja viņu dzīve šķiet vienmuļa, viņi to mainīs. Nākamā enerģija mums ir 14. enerģija – mērenība, ko raksturo intelektu, smalkumu un bagātu iekšējo pasauli. Šie cilvēki ir mākslas un visi skaistā cienītāji. Viņiem piemīt arī dziedniecisks talants. Nākamā enerģija 15. ar arhetipu nelabais. Cilvēki, kur redz cauri citiem. Viņi ir aktīvi, optimistiski un sabiedriski. Mīl vienkārši zemes baudīšanas, talantīgi un enerģijas pilni. Viņi var gūt panākumus jebkurā jomā. Kā nākamā enerģija tornis, 16. enerģija. Viņi iznīcina visu veco un novecojušo, kas kavē attīstību. Viņi ir novatori, kuri spēj baudīt katru dzīves mirkli, impulsīvi, taču ar tīru sirdi un dāsnu dvēseli. Nākamā enerģija mums ir 17. enerģija un tās arhetips zvaigzne. Talantīgas un harizmātiskas personības, bieži vien saistītas ar skatuvi un uzstāšanos publikas priekšā. Starp citu, daudziem populāriem sabiedrībā populāriem cilvēkiem tieši matricā atrodam šī 17. enerģija. Viņiem ir spēcīga saikne ar dabu, bagāta iztēle un pat ekstrasensoras spējas, jūtīgi un viegli ievainojami. Kā nākamā 18. enerģija. Mēnesis. Šī enerģija simbolizē noslēpumainību un mistiku. Šiem cilvēkiem ir spēcīga saikne ar augstākiem spēkiem, kas ļauj viņiem veidot savu realitāti. Tas iespējams tikai tad, ja viņu attieksme ir pozitīva. Kā nākamā mums ir 19. enerģija. Saule. Tie ir cilvēki ar spēcīgu enerģiju un dzīves potenciālu. Viņiem bieži veicas, darbi sokas viegli un problēmas risinās pašas no sevis. Viņiem ir spēcīgs sargeņģelis, kas nes veiksmi. Kā nākamā enerģija ir 20. enerģija, kuras arhetips ir it kā tiesa. Kā redzams, arī manu enerģiju vadošo gadījumā ir šī te enerģija. Un par šo rakstīt šādi, ka tās ir veselīgas personības, kas labi prot izmantot ārējo enerģiju. Viņi ir aicināti būt par starpniekiem starp augstākajiem spēkiem un vienkāršiem cilvēkiem, dzimis dziednieks un ekstrasens. Šī ir ļoti tāda interesanta arī enerģija, kas ar šo mazo aprakstiņu neapraksta visu tās potenciālu, protams, un arī negatīvās izpausmes. 20. enerģija arī tas ir ļoti liels akcents arī uz ģimeni, tās lielākajā, plašākajā izpratnē, kā ar dzimtu pat, un arī par veselumu veidošanu kā tādu. Nākamā enerģija ir pasaule, 21. enerģija. Mierīgi un harmoniski cilvēki. Viņiem patīk ceļot, un kā likums viņi ir apmierināti ar savu dzīvi. Viņi spēj risināt konfliktus tā, ka visas puses ir apmierinātas ar iznākumu. Starp citu, ļoti lieli diplomāti, bieži māk daudz dažādas valodas, un krīzes menedžeri, un vēl daudz dažādu plusu šai enerģijai ir. Protams, ir arī mīnusi.
Un kā pēdējā enerģija mūsu 22 enerģiju sarakstā, protams, ir 22. enerģija, kuras arhetips ir muļķis. Un, lai jūs nebiedē tāds nosaukums kā muļķis, it kā starp citu Dalai Lamam talantos ir tieši 22. enerģija, un kā jūs saprotat, tam nav nekāda saistība ar nosaukumu muļķis. Drīzāk jāskatās tieši enerģijas izpausmes. Tie ir cilvēki ar bērnišķīgu mīlestību pret dzīvi, viņi ir atvērti, sirsnīgi un spēj priecāties par ikdienas mirkļiem. Sievietēm ar šo kodu piemīt rotaļīgums un dzīves spars. Tādas ir šīs 22 enerģijas, ja mēs tās apskatām it kā no tāda universāla apraksta. Un, ja neskatāmies dziļāk, bet skatāmies tikai to 5 vadošo enerģiju kontekstā. Taču, protams, katram cilvēkam arī ir tekošā perioda enerģija. Ja man ir 27., 12., 73. gads, kā mēs zinām, man nesen palika 52 gadi, un šobrīd es tieši atrodos, lai pārietu no 8. enerģijas uz 19. enerģiju. Un kur tad to redzam? Tekošā perioda, ne gada, bet tekošā perioda enerģijas. Tās mēs redzam apkārt, šeit redziet, no 38 līdz 39, 11. enerģija, 40 gados 20. enerģija, tad 4., 11. un tā tālāk, kas ir vadošā perioda enerģija. Ja mēs skatāmies, kā es šobrīd ieeju 19. enerģijā, tad tāds pavisam vispārējs apraksts, ka šis periods tiek raksturots kā emocionāla pacēluma un plūsmas laiks, kurā galvenais panākuma priekšnosacījums ir spēja atlaist kontroli un baudīt vienkāršus dzīves mirkļus. Redziet, kā un tas jau ir par 19. enerģiju. Un šobrīd esmu tieši saviļņota pirms sava gaidāmā transformējošā programmas sākuma, kas notiks Telegram kanālā no 18. līdz 24. janvārim, kur katrs, kas piedalīsies, varēs apskatīties savas tieši 2026. gada vadošās enerģijas. Jo, ja iepriekš jūs redzējāt, ka manas personīgās enerģijas bija 9, 12, 20, 5 un 10, tad, ja mēs paskatāmies jau šajā matricā, tad šeit mēs redzam pavisam savādākus skaitļus, arī tajās pašās pozīcijās, kas bija, ja mēs skatītos, būtu 10, 13, 3, 17, 16, bet gada vadošās enerģijas mums ir jāskatās savādāk. Mums citās vietās jāmeklē mūsu galvenie atslēgas momenti, kur mēs varam ieraudzīt gan to, ko mācīs šis konkrētais gads, gan kādas mācības var nākt līdzi no iepriekšējā gada, gan kādas tendences ir finanšu jomā, ieteikuma attiecību jomā, iespējama atklājuma karjerā un vai realizācijā, kā arī skaidrība resursos un veselībā. Un tāpēc aicinu, ja tev interesē šī tēma, pieteikties šajā 7 dienu transformācijas programmā, kur apmēram tikai 20 minūtes dienā došu praktiskus uzdevumus, kurus pilnīgi pēc izvēles katrs pats varēs vai pildīt vai nepildīt, un kādam no jums iespējams tas būs ļoti liels pavērsienu punkts turpmākā visā gada griezumā uz priekšu, ja mēs skatāmies, tāpēc ar prieku gaidīšu. Pievienojies 19 eiro un 7 dienas sākam savu startu, savu enerģiju iepazīšanā un atklāšanā. Uz tikšanos!